Čau, mani sauc Kristaps, un šajā video es parādīšu, kā nomainīt atbalsta gultu. Bet, principā varēs saprast, kā izjaukt visu statni, varēs saprast, kā nomainīt amortizatoru un arī amortizatoru atsperi. Tālāk sekos video. Sāksim ar to, ka notīram vītnes tur, kur mēs visu skrūvēsim. Skrūvēsim nost. Ir atsaiti. Šitās te abas divas. Un pēc tam uzpūšam rostofu. Tas bišķi atmiekšķēs, ja nu tur ir kaut kā drūsi ierūsējis. Kamēr lejā viss tur sakožās, skatāmies, ko mums te augšā jāskrūvē. Visticamāk būs šitas te jādabū vaļā, šitas. Cerams, varbūt arī slotiņas būs jāņem nost. Izstāst, ka viss šis te plasmas būs jāņem nost. Abas slotiņas, brēbis bačuks jāskrūvē. Šitos te mēs varam vienkārši uzspiežot un viss attaisīt vaļā. Tad ar 20. torksu noskrūvējam bremžu šķidruma rezervuāru. Pirms skrūvējam nost slotiņu, uzpūšam arī rostofu. Tad ņemam 16. muciņu un skrūvējam vaļā. Atkal uzpūšam virsū, lai būtu vieglāk noņemt. Un tad ar vieglu rokas kustību mēģinam noņemt. Laiciņu padarbojos, mēģināju padauzīt, pakarsēt, īsti nekas nesanāca. Tad es atradu šādu te novilcēju, kas te ideāli dara. Šitā te smuko. Tas tā kā būtu nost. Un tagad jāstāsta, vai mēs tiksim klāt pie augšējām skrūvēm. Vajadzēs abus. Jā, beidzot arī tikām līdz skrūvei, kas mums interesē. Un to arī kārtīgi sapūšam. Jā, kamēr čakarējamies augšā, tikmēr jau apakšā būs kārtīgi atmiekšķējuši ir. Tā, noņemam, kas tas mums ir. ABS devēja vadu. Mēģināsim atsaitēji uzgriezni, uzreiz pistoli atšaut vaļā. Ja viņi nav pārāk nodilis šarnīrs, tad mums tas sanāks. Ja jau būs padilis, tad vajadzēs vienkārši ar atslēdziņu te likt virsū un ar torkas turēt. Šoreiz sanāca. Jā, es laikam aizmirsu pateikt. Uzgrieznis, kas te bija 16 mm, un torks, kas te iekšā nāk, ir T30. Tātad tālāk skrūvējam vaļā šito te kronšteinu. Te būs 18 mm, un šeit arī būs 18. Šito pusi turam ar atslēdziņu, šito skrūvējam vaļā. Vai nu ar tirkšķeni, vai ar pistoli. Šeit svarīgs moments bišķiņ stupids pakustināt tā, lai skrūve nāktu viegli ārā. Ja mēs sitam viņu rāmu, viņai nevajadzētu stipri sist, jo ja viņi būs šitā atnākusi vaļā,
mēs sitot ārā rāmuru varam sabojāt vītni. Tad varam ar montāžu slāpstiņu bišķiņ palīdzēt. Pavis. Statne ir apakšā atskrūvēta. Tad dodamies uz augšu. Tātad tālāk ar 21. atslēdziņu. Tā te uzmaucam virsū, skrūvējam vaļā. Un ja uzgriezis griežās kopā ar skrūvi, tad pieturam viņu ar 6 mm seškanti. Ņem nost uz griezni un šaibu, lai nemaisās. Tad, principā, viss statne ir ārā. Tā, velkam kaut kādī makarēja ārā. Un tad ejam uz darba galda. Pēc tam, kad esam izņēmuši ārā stojku, atsienam stupicu pret kaut ko, lai pusas nekristu ārā no kārbas un netecētu eļļā ārā. Tālāk ieliekam statni iekšā skrūvspīlēs, uzmanīgi, un tad uzliekam virsū atspērs savilcējus. Apmēram pretēji liekam, nevis tā, lai viņi nav vairāk vienā pusē, bet apmēram pretī. Tālāk saspiežam atspēres. Nu jā, tagad pagaidām saspiedīsim atspēres tā, lai viņas atslogojās šeit, nu, lai viņi būtu saspiest un nepieskartos. Un lēnām vienmērīgi velkam kopā atspēres. Bišķiņ vienu pusi, bišķiņ otru. Tātad tā atspēre saspiesta, spiežam tik daudz tā, lai šeit parādās brīva vieta. Viņš brīvi kustās. Bet esam ļoti uzmanīgi. Vajag pareizi viņus uzlikt, visu laiku sekot līdzi, lai nekas nešķobās. Jo es kaut kur lasīju, labs salīdzinājums bija šitā te saspiesta atspēre. Ir tas pats kā pielādēts ierocis. Tā kā jābūt uzmanīgiem. Tā, kā atspēre mums saspiesta, tagad skrūvējam vaļā augšā šeit ar 19. Un, ja vajag, tad pieturam ar 6 mm seškanti. Kur ir jaunais. Vecais. Galīgi atdalījies. Šito jāizbakst ārā. Jāizbakst ārā. Un te, kur kantīt, šitas jāizsit ārā. Nu, nepagāja ne 5 minūtes. Dabūja ārā. Soliņu bišķiņu te patīrīšu no rūsas, varbūt piekrāsošu bišķiņu, lai galīgi nespūst. Tad te mums ir tas atbalsts, vieta pamatne, tad nav gultnes un augšējais. Nu, un principā visu liekam kopā pretējā secībā. Lai nākošais nebūtu jāizmanto novilcējs, lai noņemtu slotiņu. Kārtīgi notīrīsim ar drāšu birsti šlicis, kur viņš un sasmērēsim ar varu smēri. The Force will be with you, always.